Šodienas tēma ir saderīgākie zodiaki. Kas nosaka mūsu sadarību ar citiem cilvēkiem? Kāpēc ar vieniem cilvēkiem mums saikne veidojās gluži acu mirklī, kamēr ar citiem mums ir jāveic sarunas un jāmeklē kopīgie saskaņas punkti? Un tas ir ļoti svarīgi saprast savus cilvēkus un sev sadarīgos cilvēkus gan profesionālās darba attiecībās, lai kopīgi strādātu, lai kopīgi pavadītu darba stundas un realizētu noteiktus projektus, gan arī tas ir ļoti svarīgi privātajās attiecībās, lai ar saskaņotu saikni vieglāk saprastos un vieglāk atrastu kopsaucējus noteiktām iecerēm. Un, protams, romantiskās attiecībās sadarība ir ārkārtīgi svarīga, taču reizēm ir dažādi faktori, kas nosaka šo sadarību. Tie var būt dvēseles radinieki, kas ir saiknē no citām vai iepriekšējām dzīvēm, šajā dzīvē nākot ar noteiktu uzdevumu, vai tie var būt arī zodiaku sadarības cilvēki. Tāpēc šodienas tēma ir saderīgākie zodiaki. Kur ir tie zodiaku pāri, kuri kopā saskana ļoti labi un kuriem var būt veiksmīga sadarbība un kāpēc šī veiksmes sadarbības pamatā ir noteiktas atslēgas. Par to šodien stāstīšu. Pirmais zodiaku pāris, kurš ir ārkārtīgi veiksmīgs sadarbībā, ir Mežāzis un Vērsis. Abas šīs zodiaka zīmes ir zemes zīmes, kas veidiskajā astroloģijā nozīmē stabilitāti un praktiskumu. Šīs abas zīmes ļoti augstu vērtē drošību un ilgstošas attiecības, tāpēc tām ir kopīgi mērķi dzīvē. Vērsis sniedz emocionālu stabilitāti, kamēr Mežāzis rūpējās par atbildību un struktūru. Abas šīs zīmes ir ļoti pacietīgas un saprot viens otra vajadzības, pēc harmoniskas vides vajadzību, un tas viņus abus divus padara par attiecībās ļoti stabilām un izturīgām zodiaka zīmēm. Otrais zodiaka pāris ir Dvīņi un Svari. Dvīņi un Svari ir gaisa zīmes, kas ir intelektuāli un sabiedriski cilvēki. Šī kombinācija attiecībās veido sarunu, veido komunikāciju un veido līdzvērtīgu sadarbību, kas abām šīm zodiaka zīmēm, Dvīņiem un Svariem, ir vissvarīgākās vērtības. Dvīņu zinkāre ļoti labi sadara kopā ar Svaru diplomātiju, jo Svariem patīk veidot līdzsvarotas un harmoniskas attiecības, kamēr Dvīņi izrāda radošumu un jautrību, kas spēj uzturēt attiecības interesantas. Trešais horoskopu pāris, kas vērtējams kā ļoti saderīgs astroloģiski, ir Auns un Strēlnieks. Auns un Strēlnieks ir ugunszīmes, kas kopā veido enerģētisku un kaislīgu savienību, jo Auni ir pazīstami ar savu drosmi un līderības kvalitātēm, kamēr Strēlnieki vēlas piedzīvojumus un izpēti. Šīs abas zīmes ļoti augsti novērtē neatkarību, un šīs zīmes spēj iedvesmot vienu otru, piepildīt sapņus un kopējos dzīves mērķus. Auni var uzņemties vadību, kamēr Strēlnieki ir elastīgāki un sniedz atbalstu, kas savukārt palīdz uzturēt līdzsvaru viņu savstarpējās attiecībās. Nākošais sadarīgo zodiaku pāris ir Zivis un Vēzis. Šīs abas zīmes, Zivs un Vēzis, ir ūdens zīmes, tāpēc tās veido emocionāli dziļas un intuitīvas attiecības. Zivis ir sapņainas un mākslinieciskas, kamēr Vēzis izstaro siltumu un gādību. Abām šīm zīmēm ir spēcīga empātija un spēja saprast otra jūtas bez vārdiem. Vēži ir ģimeniski un rūpīgi, kas ļauj zivīm justies emocionāli droši. Savukārt zivis spēj sniegt garīgu iedvesmu un izpratni par augstākajiem mērķiem, kas savukārt var palīdzēt vēžiem kļūt atvērtākiem un pieņemošākiem. Nākošais zodiaka pāris sadarībā ļoti veiksmīgs ir Lauva un Auns. Šīs divas spēcīgās un pārliecinātās zīmes pārstāv uguni. Lauva un Auns veido dinamisku uzlādi attiecībās, jo abi ir dabiski līderi un var viens otram sniegt gan iedvesmu, gan arī motivāciju. Šīs abas zīmes mīl izaicinājumu un ir gatavas vienu otru atbalstīt arī grūtos brīžos.
Auns iedrošina lauvu būt spontānākam, kamēr lauva nodrošina stabilitāti un mīlestības izrādīšanu, kas ļoti piepilda auna vajadzību pēc uzmanības. Un visbeidzot, pēdējais, bet ne tāpēc sliktākais, tāpat tās ļoti saderīgs zodiaku pāris ir jaunava un vērsis. Jaunava un vērsis ir zemes zīmes. Tie abi balstās uz praktiskumu, kārtību un stabilitāti. Šajā savienībā jaunava sniedz precizitāti un organizētību, kamēr vērsis piedāvā lojalitāti un spēcīgu atbalstu. Šīm zīmēm ir kopīga vajadzība pēc drošības un ilgtspējīgām attiecībām, kurās tiek novērtētas ikdienas rūpes un gādība. Viņu kopējās vērtības padara šo pāri īpaši saderīgu, jo īpaši ilgtermiņa attiecībās. Tādi nu ir mūsu šodienas 6 veiksmīgākie, saderīgākie zodiaku pāri. Lai izdodās atrast savējo, lai izdodās atrast saikni, un tiekamies konsultācijās, ja vēlaties uzzināt individuāli atbildes uz visiem saviem personīgiem jautājumiem. Uz tikšanos!